Labs rīts jūs mājās, labs rīts no mūsējām. Tātad turpinam mūsu iesākto 6:30 no rīta tikties darbdienu rītos un runāt par un ap uzņēmēju darbību. Vakar raidījumā es minēju par to, cik svarīgi ir darīt un atpazīt to, kas darbojas un turpināt to darīt. Bet tad atkal arī ir kaut kāds mirklis, kurā ir jāapsēžos un paskatīties to, kādas ir pārmaiņas un arī respektēt tās. Man pirms pāris nedēļām sanāca saruna ar vienu spēcīgu informatīvās nozares, jeb informācijas mārketinga nozares pārstāvu Latvijā, un mēs sazvanījāmies un runājām par dažādām lietām, jo mēs prāt rītrosmē veidojam raidījumus, un arī ir vēl cilvēki, kas arī Latvijas kontekstā darbojas, un mēs pārunājām dažādas šīs te nianses, un es stāstīju arī no savas perspektīvas, ko es esmu redzējis. Piemēram, 2019. gadā, kad mēs uzsākām šo te pašu prāta rītrosmi, tad tikai tāpēc, kad mēs kaut ko darījām un bez maksas parādījāmies informatīvajā telpā, tā mūsu klausītāju atdeve un attieksme bija tāda, kad kur ir kāds kursiņš, kur ir kaut kas, kur es varu pieteikties, ja, jo tas ir vienkārši brīnums, ja, kad mūsēji latviski Facebookā, YouTube runā par lietu bez filtra, godīgi atklāti sniedz informāciju, stāstu par lietām, kuras agrāk varbūt 15., 16., 17. gadā varēja sadzirdēt tikai kaut kādos maksas semināros, tā arī, kur te parādās Facebookā, sociālos mēdījos, ja, bez maksas, jebkurš var pieslēgties klāt, un tas pirmatnējais atsaucības vilnis, viņš patiesībā bija milzīgs. Ja, mēs atceros 19. 20. gads, mēs tikai pieminējām, kad saproties, ir kaut kāds seminārs vai ir kaut kāds webinārs, un jau 30 cilvēki, 100 cilvēki, mums, man liekas, viens bija, kur bija 600 cilvēki arī bija pieteikušies uz vienu no webināriem, un tie cipari bija vienkārši, un skatījumi bija tūkstošos, ja, un 6:30 no rīta, es atceros, mums bija arī tie pašā 19. 20. gadā, tie, kas arī ir vecie buki, kas mēs klausāmies tik ilgi, ja, es atceros, ka bija reizes, ja, ka bija 6:30 no rīta 130 cilvēki, kas pieslēdzās tiešraidē, ja. Un sarunā šo profesionāli, mēs abi divi pārunājam to, kā ir mainījusies šī telpa. Piemēram, šobrīd vairāki tieši informatīvās nozares pārstāvji, ja, kas arī veido kaut kādas raidījumus, viņi saskarās ar monetizācijas problēmu. Viņi saskarās ar to, ka viņi savu darbu izdara, bet kā ar to savilkt galus. Un, piemēram, manā gadījumā tā nav man pamat nodarbošanās, tas nav mans pamat biznes, tas ir par hobiju viņi arī nenosauksim, ja, hobijs man varbūt ir spēlēt ģitāru, ja, bet ieguldoties iekš kaut kā, kas ir kaut kas regulārs, tu, protams, gribi vismaz, lai tev atsitās tās tavas ejošās izmaksas, ja, un katram mums ir dažādas, manā gadījumā plus mīnus prāt rītrosums, mums viņas izmaksā kaut kādi ap 30,000 gadā, jums ir komanda, kas arī pēcapstrāda taisa kaut kādiem failiem, un tad mums ir citreiz arī kaut kādi pasākumi, ar kuriem mēs monetizējam, ja, nopelnam kaut kādu naudiņu, ja, jo, piemēram, arī šeit studijā dators, kad es atceros, ka mēs sākām, ja, viņš maksāja pāris tūkstošus, ekrāni, gaismiņas, te ir tādas sliedas, ja, tas viss izmaksā kaut kādu naudu. Jā, arī tās pašas gaismas, jā. Liekas, ka sākotnējais ieguldījums, ka tik nebija visu kaut kādiem 6,000, jā. Un ik pa braidim, reiz 3-4 gados viņš arī nolietojās, viņš ir jāatjauno, un to negribās, godīgi sakot, sarunā arī to otru nozares pārstāvu, mēs abi divi atzinām to, ka nav tā, ka, negribās to joprojām izņemt ārā no savu pamat biznesu vai no savas ģimenes kaut kāda budžeta, jā. Bet ir pamainījies tas konteksts. Un šobrīd, piemēram, daudz ar to sastopās, ka sabiedrības, un es nerādu ar pirkstu, bet man fascinē, kā var mainīties, un tur nav ko sašust, tur vienkārši jāņem vērā, ka tādi klimatiskie apstākļi ir un viss, un mācies darīt citādāk. Bet, piemēram, šobrīd ir tā, ka daudz kur, ja tu gribi vispār manu uzmanību, tad tev ir jābūt pietiekam vērtīgam, pietiekam interaktīvam, pietiekam interesantam, pietiekam ieguldījušamies ar visām savām iekārtām, prasmēm, editēt, krāsot, salikt, runāt, piesaistīt, ievelkošiem elementiem, cliffhangeriem, ja, lai es gribētu skatīties nākamo sēriju, ja tur
Wow! Mazais Hollywood production, un tas ir sagaidīts no tevis, ja tu gribi manu kā patērētāju uzmanību un par kaut kādu atbalstu ik mēneši, ja, vai kaut kādu ik pa reizē. Par to vispār neiet runa. Nepārprot, šis nav kāds slēptais variants, kur es tagad stāstu, un kā, beigās plažālošos, kāpēc, kā man tās gaismas maksā, un ne? Nē, es vienkārši atstāstu sarunu. Bet interesanti nianses, kas mums bija. Mēs pārunājam dažādas tos, mūsu gadījumā, mēs atsitam kaut kādu šos te 30,000 gadā mēs atsitam ar to, ka mēs, mums ir kaut kāds apmācību programmas, mums ir konkrēts prasmes par mārketingu, pārdošanu, tas, kas arī tagad mums ir 4 mēnešu programma, tad mums jūnijos vienmēr ir pasākums, kas ir Liepājā, kad atbrauc cilvēki, tad 2-3 dienu konferenci, pasākums tas ir, tad mums rudiņos ir 2 vai 3 konferences, un tad caur to, tad tās naudiņas tur salecās, bet ne visiem ir tāds monetizācijas modelis, un ne visiem arī tiem, kas kaut kādu labu darbu dara, viņiem ir kaut kādi kursiņi, ļoti specializētas zināšanas, kaut kādās lietās. Ja? Viņi varbūt arī tikai vienkārši izdara labu darbu, intervējot cilvēkus, savēlkot kopā to saturu. Tas jau ir milzīgs darbs un noderīgs. Un viņi ir pelnījuši kaut kādu samaksu vai kaut vai to, ka viņiem tas neizmaksā vairāk, ja? No savu personīgā budžeta. Bet interesanti lieta ir arī tajā, kad arī mūsu sarunā mēs pārunājām, cik ir cilvēki arī tajā, šī konkrētajā nozarē, kas zina, kas ir jādara. Tur, piemēram, atbilžu varianti ir viens, ir tātad šāds te specializētu zināšanu kaut kādi komplekti, ja, vai tas ir kursi, vai tas ir pasākumi. Un otrs variants ir sadarbība ar reklāmdevējiem. Tur vēl kaut kādi 3-4 varianti, bet, tie būtu tādi 2 galvenie vaļi, ja. Un cik saprotot to, ka tā ir tā realitāte, saprotot to, ka citādāk to nevarēs izdarīt, bet ļoti daudz ir arī tādi, kas darbojās, bet viņi negrib to darīt. Tad manā gadījumā tas, paldies Dievam, šī brīdī nav jādara. Mēs naudiņu iegūstam ar to cilvēkiem, kas mums ir bijuši, kas mums turpina arī atbalstīt, kas mums ir tas Coffee Club. Tur kaut kāda daļiņa ieiet, un tad ir mūsu pasākumi, ne? Un tāpēc, ka man tas nepaprasa tik daudz no manas dzīves, ja, tad okay. Ka es varu darīt šo te un atsist to izmaksu, ko tas izmaksā, un viss ir gandarīti. Ja? Un man lielais gandarījums par to, ko es esmu izdarījis, ko es esmu arī praktizējies pats, jo šis arī man ir tāds fantastisks treniņš, tas viens no lielākajiem maniem ieguvumiem, un tas, ka man ir jātrenējās tik daudz, runāt, gatavoties, izjust. Ja, ja tā godīgi sakot, tas ir tas mans lielākais ieguvums, un es ticu, ka man viņš kādreiz arī dzīvē, un es jau pat redzu, kur viņš man noder, un es ticu, ka noderēs vēl vairāk arī uz priekšu, un es atskatoties pēc tam gadus vēlāk, no nākotnes es redzēšu, vai labi, Lanka, ka tu visu šito te darīji, tas tev tā palīdzēs, nezinu, uzstāties tur valsts priekšā, piemēram, vai vēl kaut kādā veidā. Mazums kāds tāds durvis, kā viņas pavērsies, ja. Bet tiem, kam tāda iespēja nav, viņiem ir jāiet, jāstrādā ar reklāmdevējiem, jārunā ar uzņēmumiem par reklāmām, un tas ir atkal vēl viens papildus darbs. Un citreiz tā, starp citu, arī ir tāda nianses, lai tu varētu paiet vienu soli uz priekšu, tev patiesībā viens ir vēl jāatkāpjas. Lai tu varētu izbaudīt to, ka tev skats ir no otrā stāva, tev patiesībā ir jāiet un jārok dziļāk pamati tam savam esošajiem pirmajam stāvam, un to negribās darīt. Un citreiz ir tādas lietas, ka tu pieradi, piemēram, varbūt pie kaut kāda viena formāta, ar kuru tu darbojies. Tev rīktīgi forši patika Facebooks, ja? Piemēram, sociālos mēdījos, ja? Un tev negribās tagad to Instagram, tagad vai darbojās rīktīgi Instagrams, tev rīktīgi foršs bildītes bija, un tu mācēji, un tu saliki, un viss bija superīgi. Un tagad, proties, viens kaut kāds TikToks, un tev negribās tur ne dejot, ne tev gribās taisīt video, tev smuks bildītes sanāk, vai ne? Bet tu redzi to, ka tev kaut daļa ar tavu auditoriju ir aizgājis kaut kādā bišķiņ citādākā virzienā. Un ir jāiet laikiem līdzi. Ir jāskatās, kas darbojās šobrīd. Un ja grib aktuālus rezultātus, tad ir jāņem vērā aktualitātes. Un tā ir arī šī rīta galvenā doma, kur tad paņemt līdzā. Tāpēc domājam, kas ir tas, kas darbojās, vai tas ir uzņēmēji darbības vai uzņēmības centienu kontekstā, un ejam daram, un mainamies līdzi. Rainis teica, ne? Pastāvēs tas, kurš pārmainīsies. Tas bija precīzi citāts. Redz, ko gudri mēs esam jau. Tāpēc ejam un daram, ko zinām, kas ir labi jāizdara. Lai jaudīgi.